pašvaldības jau kopš 23. gada, zinot, ka mēs ejam uz jaunu pedagoģu atalgojumu modeli, strādājam pie skolu tīkla sakārtošanas. Vislabāk jau to var raksturot ar cipariem. Mēs 4 gadu laikā esam slēguši 106 skolas. 52 esam mainījuši pakāpes. Un tagad noliekam priekšā visiem karti, kur jūs visi esat redzējuši, kas ir Izglītības un zinātnes ministrijas prezentācijā datēta ar 28. aprīli par pašvaldības skolu tīklu gatavību uz pagājušā, šī mācību gada sākumu. Es vēlētos uzreiz dokumentēt. Abas divas, soli pa solim, jā. Sāksim ar to, ka tas ir uz 24. 25. gada mācību gada sākumu, un tas bija viens no diskusijas punktiem ar sociālajiem partneriem un Latvijas pašvaldības savienību, kad mēs vienojāmies, ka situācija ir mainījusies, un šobrīd karte ir aktualizēta, bet šī karte nav zaļa. To jums donošu, ko jūs piekritīsiet līdz. Melberts, mums precizējam ciparus. Cik jūs varat šobrīd precizēt? Cik bija jālemj vēl uz to 24. gada mācību gada sākumu? Cik ir pielemts un cik jūsuprāt vēl nav pieņemti lēmumi sakārtošanai, lai Latvija būtu zaļa jūsu vārtiem? Man atbilde šajā ziņā ir vienkārša. Šobrīd vairākas pašvaldības pietur savus lēmumus, gaidot to, ka valdība ies uz priekšu ar modeli, punkts 1. Punkts 2. Beigsies pašvaldību vēlēšanas, un arī tas ietekmēs procesu tālāko. Protams, ka ir skaidrs. Skaidrs nesauksiet? Nē, nesaukšu. Nesauksiet, labi.